Ziemassvētku gaidīšanas laiks ar gaišām domām un labiem darbiem piepildīts aizsācies bijušajā Vaļņodas internāta palīgas skolā, kur Dienvidkurzemes novada pašvaldība sadarbībā ar labdarības organizāciju Tabitas sirds sarīkoja sadraudzības pēcpusdienu, lai iepriecinātu ukraiņu sievietes un viņu bērnus, kuri novadā guvuši patvērumu no kara šausmām. Atbalsts un pleca sajūta, atrodoties svešumā, ir ļoti būtiski. Sadraudzības pasākums noris neformālā gaisotnē. Būdamas čaklas saimnieces, šoreiz viesus uzņem ukrainietes, gatavojot savus nacionālos ēdienus – ukraiņu boršķu un vareņikus. Iepriekš sagatavotā vareņiku mīkla tiek savirpināta un tad sagriezta nelielos kubiņos. No tiem tad arī tiek placināti un dažādiem pildījumiem pildīti un kopā lipināti vareņiki. Tie nebūt nav nekādi pelmeņi, atzīst saimnieces, jo atšķiras to gatavošanas tehnoloģija, pildījumi un arī pati mīkla. Te ir milti, sāls, olas un ļoti karsts ūdens, jo mīkla tiek vārīta, arī augu eļļa jāpiemaisa. Vareņiki tiek pildīti ar vārītiem kartupeļiem, sautētiem kāpostiem un saldo biespienu. Svarīgs ir vārīšanas process, galvenais tos nepārvārīt. Lai vareņiki būtu vēl gardāki, tos pārlej ar krējumu, sviestu vai saceptiem dzintarīgi caurspīdīgiem sīpoliem. Ko nozīmē vareņiki Ukraiņam, ko nozīmē boršs, un to jau arī ir droši vien silti sagaidīts. Jā, un tur ir baigais piedzīvojums man. Es biju uz vienu ciematu, tās bija, kas bēgļu meitenes jau atgriežās Ukrainā ir, un es apsolīju, kad es aizbraukšu. Viņa saka, ģīt, man sauc Ukrainā pa ģīt, tas ir vectēvs, ģīt tikai mūs nepiemāna. Viņa saka, mēs zinām, ka tev ļoti garšo vareņiki. Viņa saka, un citā mājā būs boršs. Un tagad, tā kā es braucu, un viņš man jau 300 km līdz viņiem, man ik pa 10 minūtēm zvanu un prasa, ģīt, cik tālu vēl ir palicis? Es saku, meitenes, kad es atbraukšu, taču būs. Nē, viņi saka, kad mums mīkla jāliek ir iekšā. Un tad, kad es braucu, viss bija sagatavots, vareņiki tika gatavot manā priekšā. Un boršs tika vārīts uz dzīvu uguni. Tā bija rītīga meistara klase, mums bija tādā pagalmā uz dzīvu uguni, čugunu grāpī. Un jā, un to boršu tā nevāra, jo man bija ciemos viens ukraiņu cilvēks, kurš gribēja pie manas mājās uztaisīt, viņš kā smējās meistara klases, viņš Liepājas tirgo nevarēja atrast tādu gaļu, kas vajadzīga boršu. Jā, jo tur ir viņi speciāli kumosiņi, noteikts daļas, es nezinu. Tur ir baigās niansītes. Un ir divi veidi borši, ko es nezināju. Ir boršs, ko vāra bērniem un pieaugušajiem. Tas laikam tas turbo boršs, ko mums nezinu. Jā, tas bērnu boršs varētu, zin kā būtu, tā kā mūsu šitiem veģetāriešiem. Jā. Viņiem tas ir bērnu boršs, jā. Un viņiem ir tas foršs, ko neapvainojās mūsu saimnieces. Sālu tu pats pieliks, cik vajadzēs. Kā gan izvārīt īstu ukraiņu boršķu, to vislabāk zina stāstīt un rādīt Ļuba, īstena ukraiņu saimniece, kura līdz Krievu okupācijai savā pilsētiņā bijusi gan sagādniece, gan pavāre. Tagad tur valdot okupantu patvaļa un posts. Mums viss ir izrakņāts, visur grāvji un tranšejas, visur karavīri brauc pa pilsētu ar tankiem, ko grib to dara. Kā jūs jūtaties šeit? Brīnišķīgi, jebkurā laikā varam iet mazgāties, vēļu mazgāt, ir ūdens, ir siltums, ir mājīgi. Daba šeit vienkārši pasaka, mēs esam nokļuvuši pasakā. Pavāru darbošanos virtuvē un arī ēdamzālē atbalsta ne tikai ciemiņi, bet arī vietējie iedzīvotāji. Man ir darbā sakars, ir cilvēks, kas dzīvojas Ukrainā pavārs. Un viņa teica par to pašu boršu, viņa teica, ja es izgatavošu pēc mūsu ukraiņu tehnoloģijām, kā teikt, tad viņa teica, būs tāds turbo boršs, ka jūs nevarēsiet iēst. Ko tas nozīmē? Stiprs? Stiprs, jā. Tāpēc es gribētu redzēt tagad, kāds būs šeit. Cik te es dzīvoju, arī šitā esmu strādājis katreiz. Interesi bija atbraukt paskatīties, kā te izskatās tagad. Un arī satikt šos te cilvēkus. Jā, vajag svaigā.
Tā jau mēs redzam pa ielu, kad iet, bet gribējās tomēr redzēt. Gribās kaut kā atbalstīt arī kaut kādā veidā. Jā, cik mēs varam. Plecu pie pleca rosoties ar ēdienu gatavošanu, raisās arī sarunas un stāsti. Svetlana mums rāda savus darinājumus, tamborētos paklājus un adītās šķības. Tas esot viņas hobijs, Vaiņodē patvērumu radusi jau no kara pirmajām dienām. Kad mēs šeit atbraucām, vietējie cilvēki katru dienu nāca kaut ko nesa un palīdzēja gan ar apģērbu, gan produktiem. Vai jau protat kādus vārdus arī latviski? Как обычно, labdien, labrīt, labvakar, uz redzēšanu, labi, lūdzu. Savukārt Natālija kopā ar dēlu ieradušies no Harkivas apgabala pirms pusotra gada. Viņa ir atradusi gan darbu, gan arī prot sarunāties latviešu valodā. Cik liels dēls? Drīz būs 11 gadi. Skolā mācās? Jā, Vaiņodas skolā. Kurā klasē? 4. Es strādāju Priekulles slimnīcā. Tagad es strādāju sociālā nodaļā. Ineta Jurķe Miķelsone ir latviešu valodas skolotāja, kur iekārtojusi klasi, lai mācītu ukraiņiem pamatzināšanas latviešu valodā. Šobrīd tiekot apgūts A2 līmenis. Viņiem veicās diezgan grūti, jo viņiem jau, kā saprotiet, viņi nav tā kā pierobežā, viņi nav tā kā vietējie krievi. Es esmu arī tādām grupām mācījusi valodu, kas to valodu tomēr ir dzirdējuši. Viņi jau nebija dzirdējuši. Un, protams, rakstība ir pilnīgi cita. Sākam mēs ar burtiem, ja, un tas nav viegli, arī izruna nav viegla. Un tā. Teiksim tā, vislabāk veids tiem, kas kontaktējas arī ārpus ar latviešiem, ja, Metai Natālijai, medmāsai, kas Priekulles slimnīcā strādā. Protams, viņi diezgan jau sāk runāt, ja. Citas viņas saprot, bet viņas kautrējas it kā tā, jā. Visādi iet. Bet, katrā ziņā, viņas jau arī man paši teica, ka lielākais prieks viņām ir tā kopā būšana, jā. Ka viņas gan pašas var sanākt savā starpā kopā, un ka viņas var, teiksim tā, ar vietējo cilvēku runāt. Sākumā viņi ļoti gribēja prasīt, kā mums ir tas, kā tas. Viņi gribēja arī mazliet stāstīt par sevi. Tur iznāca daudz runāt krieviski, protams, jo citādi mēs nevaram kontaktēties. Un tagad ir tā, ka viņi arī sāk stāstīt par karu. Viņi pirmajā tajās, 30 dienas ir vienas tas kurs un 32. Pirmajā reizē viņi par karu nerunāja, tagad viņi sāk runāt. Ir jau prieks ar viņiem satikties, vienalga, vai viņi tur runā latviski, vai viņi nerunā latviski. Viņi ļoti atvērti, ļoti, ļoti sirsnīgi, jā. Viņi gatavi tev atdot visu, kas jau viņiem ir, jā. Bet, viņi, protams, ļoti priecīgi un pateicīgi arī tu viņiem dod, ko tu vari. Sirsnīgā gaisotnē aizrit sadraudzības pasākums, savstarpēji bagātinoties ar jaunām prasmēm. Visus klātesošos priecē arī Durbes kultūras nama tautas mūzikas ansamblis Neparasts gadījums. Un kā jau Ziemassvētku gaidīšanas laikā tiek gatavoti ne tikai gardi ēdieni, bet arī nelielas dāvaniņas. Natālijas vadītajā meistarklasē var apgūt dažādu ziepju pagatavošanas noslēpumus. Mums jau ilgu laiku bija tā doma, kad mēs neesam tā atbraukuši un pabijuši tā ilgāk nekā atbrauc, kaut ko atved palīdz, bet tieši tā padraudzēties, pabūt kopā. Un man liekas, šis Ziemassvētku laiks ir tāds īstais brīdis, kad būt kopā. Un var jau sajust šo sirds siltumu un šo prieku. Man liekas, ka katrā vietiņā, katru cilvēku acīs tu paskaties un vienkārši viņi jūt to plecu atbalstu. Jā, es ļoti priecājos, ka ukraiņu sievietes tā ar tādu sirsnību atsaucās, ka viņas ļoti centās, gaidīja, gatavoja, tīrīja. Manuprāt, ļoti labi, ka viņas pašas iesaistījās tā ar visu sirdi. Viss kaut kā pierod, tomēr tūlīt ir pagājuši 2 gadi, ja? Un cilvēkiem liekas, ka tas ir tā muļķības. Iekāp mašīnā un 24 stundas ir tranšējis un karo.
tas ir ļoti tuvu, tas tepat aiz loga. Un mums jau liekas, kamēr mūs to neskar, tad tai pirmajā urā brīdī visi esam mieru līdzēt, bet mēs mieru līdzēt visi nedēļu. Apēc tam jau viņam liekas, ka mūs jau tas neskars. Ir tas, varbūt tas teiciens, kā saka, ja, bet mans uzskats, ka pilnīgi pareizi, ka tā arī ir. Ukraiņi karo par mums. Sadraudzības pasākums Vaņodē noslēdzas ar kopīgu galda klāšanu un ukraiņu tradicionālo ēdienu baudīšanu un, protams, sarunām. Šoreiz viesus uzņēma ukraiņu sievietes, kuras ar saviem bērniem patvērumu radušas Vaņodē. Dienvidkurzemes novadā šobrīd uzturas ap 60 ukraiņu cilvēku.